Ja jums kāds jautātu, kurš no jaunajiem Volvo pat laban ir vispopulārākais, jūs droši vien atbildētu, ka tas ir vidējās klases crossovers XC60. Pat ja tā nav, tik un tā šajā automašīnā laikam satiekās pareizais izmērs, pareizā cena un pareizā komplektācija. Tātad viss, ko mēs no Volvo varam gribēt un sagaidīt, šajā automašīnā ir. Un šodien mēs brauksim ar modernizēto jeb facelifta XC60. Kopš 2017. gada pazīstamā modeļu paudze ir tikai otrā Volvo XC60 15 gadus garajā karjerā. Ārēji atjauninātais izlaidums tikpat kā neatšķiras no oriģināla. Nu tad kāpsim iekšā! XC60 salons, protams, šķiet ārkārtīgi pazīstams no planšetes viduskonsolē līdz ļoti ērtiem, komfortabliem sēdekļiem. Tas tāpēc, ka modernizācija lielākoties ir skārus tādas sīkums, tādas apgabals, ko mēs uzreiz tā nemaz nepamanām. Viens piemērs, piemēram, dzinēja iedarbināšana, tāpat kā agrāk ar pagriežam sviriņu. Taču, kā jūs dzirdat, dzinējs ieslēdzas ne no kā, tātad faktiski mēs nedzirdam nekādu starteru skaņu. Un tas ir tāpēc, ka šis automobils ir hibrīds un tā elektriskā daļa ir padarīta vēl jaudīgāk un vēl vairāk iesaistās automašīnas braukšanā. Pat ja mums nav darīšana ar lādējumā hibrīda modeli XC60 Recharge, arī tā sauktie vieglie hibrīdi aprīkot ar 48 voltu strāvas sistēmu, kuras jauda ir 197 vai kā šeit 250 zirgspēki. Volvo XC60 joprojām pieejams kā ar benzīna tā dīzeļdzinējiem, priekšējo vai visu riteņu piedziņu. Ja galvenais kritērijs šādas automašīnas izvēlē ir komforts, ir sevišķi rites, jeb gaitas komforts, tad te vispār nav ko domāt, jo šajā jautājumā Volvo XC60 ir nepārspējams. Šuves, tramvajas, sliedes, asfalta pleķi, viss iespējamais. Tur Volvo ar vismaz šiem riteņiem ir pilnīgi un absolūti labākais savā klasē. Reizē ar faceliftu mainīt arī aprīkojuma līmeņi un to nosaukumi. Šis laikam ir Plus Bright, tātad vidējais. Ar katru nākamo modeli Volvo tomēr izdodas mazliet uzlabot arī to planšeti paneļa vidū, jo atcerēsimies, ka pašā sākumā bija cilvēki, kas tā kā īsti nevarēja apgūt to lietošanu, bet tie bija tie laiki, kad mēs vispār visu, gan temperatūru, gan radio vadījām ar kloķīšiem. Tagad tas ir retums, vismaz šādas klases automašīnās. Un tagad, man liekas, ka tā planšeta ir sasniegusi tādu loģiskumu kalngalu, tāpēc, ka pastāvīgi mums priekšā ir biežāk lietotās izvēles, kas vēl ir svarīgi. Atcerēsimies, ka kopš Volvo pārgāja uz Google platformu, tas sākās tajos elektriskajos modeļos, tad šī ideja, šī koncepcija tika pārcelt arī uz vecākiem modeļiem, tāpēc arī XC60 planšeti ir balstīta uz Google, līdz ar to mums galvenā navigācija ir Google Maps, un ziniet, man nav iebildumi, tāpēc, ka pēdējā laikā man ir gadījies, ka tas Waze, kaut ko tur izdomā tādu nevisai sakarīgi, savukārt Google Mapam šī problēma nav. Android platforma, protams, neizslēdz savienojumu ar Apple iekārtām, tiesa gan izmantojot vadu. Ko vēl es te varu izdarīt? Es varu paskatīties, kāda man ir gaisa kvalitāte automašīnā. Laba. Tepat ir kaut kādas sīkdaļiņas, laikam nomērītas. Ziedputekšņi ārā gaisa kvalitāte. Tur ir vajadzīgs tāds īpašs pieslēgums, lai to varētu uzzināt. Tad, kad Rīgā gaisa kvalitāte tiks mērīta tā, ka mēs to varam dabūt arī kaut kur, kaut kādā aplikācijā, tad to noteikti varēs uzzināt arī Volvo. Volvo lepojas ar jauno gaisa attīrīšanas sistēmu, kas atfiltrē līdz pat 95% daļiņu, kas ir nesīkākas par 2,5 mikrometriem. Tātad praktiski visas. Un vēl Volvo XC60 ir acīm redzams pierādījums tam, ka mild hybrid, ja tie vieglie hibrīdi, nav ekonomija tikai uz papīra, tāpēc, ka šajā uzlabotajā paaudzē degvielas patēriņš principā ir tāds kā dīzelim. Un līdz ar to mēs, piemēram, ar vienu bāku te pa pilsētu varam nobraukt gandrīz 600 km. XC60 ir nevien drošs, bet arī praktisks auto, kā jau visi Volvo. Bet atvērsim motoru pārsegu. XC60 pilnīgi noteikti pieder pie tām automašīnām, kuru īpašnieki un sevišķi īpašnieces nekad neieskatās zem motoru pārsegu, jo ko gan lai viņus tur darītu. Bet kādreiz jau automobilim vajag arī ieliet logu šķidrumu. Un tad sākas figūri, jo paskat, kur tas vāks aiziet. Tas ir, tā kā spinākera apmēram uzvilkt. Tā vispār idejas saprot, ka tam vāka leņķim ir jābūt tik lielam, lai varētu tikt klāt
vāciņam, un te kaut kā arī rīkoties ar to kanniņu, ja jūs neliet, piemēram, benzīntankā to logu šķidrumu. Bet man rodas jautājums, kā gan cilvēks, kurš nav 1,80 m un vairāk, pēc tam to vāku var aiztaisīt? Pazemes stāvvietās un zemās garāžās to labāk nedarīt nemaz. Par stalto motoru pārsegu ātri liks aizmirst cena, sākot ar 52 600 eiro par bāzes modeli un ne vairāk par 60 par kristālbaltu eksemplāru, ar kādu braucām mēs. Nu, reti patīkams un nomierinošs automobīls ir tas Volvo XC60 un labi, ka facelifts ir modernizācija, nav to automobīlu sabojājis. Bet vispār pabraucot ar XC60 var kārtējo reizi pārliecināties par to, ka Volvo laikam ir vienīgais premium autoražotājs, kurš projektē automašīnas tādiem apstākļiem, kādos dzīvojam un braucam mēs, jo, Zviedrijā, protams, ir drusku gludāki ceļi un drošāk satiksme, mazāk bīstam kretīni, bet tāpat klimats ir drausmīgs un meža dzīvnieki staigā un jābrauc pa lauku ceļiem un jāvelk piekabs un tā tālāk un tā joprojām. Jo brīžiem man šķiet, ka, piemēram, vācu autoražotāji tā īsti nespēja iztēloties, kādos apstākļos mēs tās viņu automašīnas eksploatējam. Līdz ar to Volvo XC60, es domāju, būs ar mums tik ilgi, kamēr būs nepieciešamība pēc tieši šāda, nevis elektriska Volvo.